Hei, mans vārds ir Gunta Lakzdīs-Krodēna, un šodien mēs tiekamies 17. rubrikas Darīt ir radīt nejaušību sērijā. Un šodien es vēlos parunāties par laiku rakstīšanai, kā to atrast. Man pašai ir ļoti liels problēmas ar disciplīnu. Man liekas, ka rakstīšanai ir tāda izklaide, līdz ar to, kā īstam darbaholiķim man ir grūti atrast laiku izklaidei, jo darbu ir taču tik daudz. Un tad, rakstot savu pirmo romānu, es darīju tā. Es tobrīd varēju ar darba devēju sarunāt tā, ka trešdienas būs mans rakstīšanas dienas, un tad man nesūtīja nekādus darbus, un es varēju trešdienas veltīt tikai rakstīšanai. Tas, protams, ir ļoti ekskluzīvi, bet pagāja tas laiks, uzrakstīju romānu un atgriezos atkal parastajā režīmā, kad atkal ir grūti atrast laiku rakstīšanai. Un tad es sapratu, nevaru uzrakstīt, ja tu neraksti, un ir jāatrod tas laiks. Un tad es varētu ieteikt, ja jums neizdodas atlicināt veselu dienu, tad varbūt varat atlicināt tam pusi dienas. Vai es zinu rakstnieces, kas ceļas agri no rīta 5-6 un raksta stundiņa 2, vai atkal vakaros, kamēr vīrs liek gulēt bērnas, tikmēr stundu, pusotru vai 2 paraksta. Tā kā tādā veidā, lai kaut ko uzrakstīt, ir jāsēžas un jāraksta. Tur īkšķas, lai jums izdodas atrast laiku rakstīšanai. Un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!